Tas, ko tev uzticēšu, pastāstīšu, grāmatās nav aprakstīts. Par to nerunās tavos ierastajos medijos un draugos paziņās. Tas ir stāsts par slepenu politiku, jeb attiecībām, kas paliek, tā teikt, aiz kadra. Ar mazliet tēlainu salīdzinājumu par tēmu inflācija es pastāstīšu jums reālus notikumus no dzīves aizsardzības akadēmijā un to, kādas ir paralēles ar šī laika cilvēku dzīvi Latvijā un ne tikai. Ja noklausīsies, tu atpazīsi vismaz 95% no saviem paziņām, tuviniekiem, darba kolēģiem un visdrīzāk arī sevi. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo tas ir stāsts par mantojumu, par vērtībām, ko atstājam bērniem un bērnu bērniem pēc mums. Sākšu ar pārdomām, pārējo pamanīsiet paši, kādā realitātē esam iemanipulēti, kā tādā labirintā slazdā, taču tajā nav jāpaliek. Inflācija ir kā muca ar tīši radītu caurumu, tā teikt, slēptais nodoklis. No tavas dzīves parazīti varas un vergturi, valsts tēlotāji un to piesadzēji, jumtotāji zog resursus un represē, ja tu neļauj sevi vai citus apzakt. Verdzība praksē ne brīdi nav atcelta, pakļautos gan apvārdoja, apbūra, ar brīvības un cilvēktiesību ievērošanas ilūzijām, ar lozungiem, saukļiem, praksē pašnoteikšanās un pašiniciatīva, neatkarība no korupcijas piramīdas un naudas varas sistēmas tiek apkarota, slāpēta un kriminalizēta. Lai vergi paskatās un vismaz definē priekš sevis, cik brīvzemes ilūzijai viņi maksā nodokļus un kādus nodokļus. Ja vismaz brītiņu mēs katrs padomātu ar savu galvu, mēs taču saprastu. Neviens cilvēks piedzimstot un arī vēlākos gadus nav parādā nevienai valstī, nevienam režīmam tikai tāpēc, ka parazīti izdomājuši, kā manipulēt un šantažēt cilvēkus ar pašu cilvēku pamatvajadzībām un tiesībām uz netraucētu savu dzīvi, pašnoteikšanos un taisnīgumu. Vergturi ir legalizējuši reketu, un ik viens, kas piedalās nodokļu maksāšanā, atzīst ar to uzurpātoru varu, kas nepakļaujas tos vajā, lai gan taisnīgi ir nepildīt noziedzīgas pavēles, kaitniecību pret sevi un citiem. Ja valsts pēdiņās, jeb sekta atļaujas ik mēnesi līst tavās kabatās, un pēc daudziem gadiem, kad vergiem ir ieborēts, ka pensija tas ir taisnīgi tev izmaksāt 10 gadiem, tevis paši sakrāto naudu un vēl pa daļām, tu taču saproti, ka tevi krāpj ne tikai inflācijas kontekstā noziedznieku sekta, mafija, kura piesavinājusies tev tīkamās valsts ilūzijas vārdu. Paskatieties realitātei acīs, pat par cilvēka pamattiesībām tādām kā tiesības uz taisnīgumu ir jāmaksā nodevas, piemēram, tiesām, pārsūdzībām un tam līdzīgi, kas nozīmē, ka taisnība ir pērkama. Neviens nevarēs pierādīt pretējo tam, ko esmu jau teicis un saku arī tagad. Monetizēts tiesiskais taisnīgums pēdiņās ir koruptīvas sabiedrības pamats un reizē bumba ar laika degli, kas progresa un attīstības melu aizsagā noārda cilvēku pamatiesības, līdztiesību, sirdsapziņas vērtības un grauj cilvēku mierpilnas un saticības attiecības. Tas ir pārākumtiesību marodieru varu modelis pēc vispār zināmā scenārija, proti skaldi un valdi. Šajā izredzēto pēdiņās atsijāšanas procesā, kur taisnība tiek pirkta, tirgota, pasūtīta un līdz ar to pierādāmu taisnīgumu iznīcina, ir radīta sistēma, kur nemitīgi kādi tiek izstumti aiz sociuma borta. Bet tie, kas par to runā tiešu valodu, vēl piedzīvo neglītā pīlēna un tautas ienaidnieks apmelotā statusu. Projekta Latvija gadījumā, kurš gan saliek kopā šīs puzlītes, atmoda, pērkama tiesa,
un tās taisnīgums un inflācija. Protams, šo puzlīšu ir daudz vairāk, bet pieminēju vien 3, un jau no tām ir redzams, kā tautu un tautas bezkaunīgi apmuļķoja, apvārdoja un aplaupīja. Tas turpinās. Tā dalībnieku Latvijas valsts viltojumā ir arvien ļoti daudz. Par to, kā ir jābūt taisnīgi. Par to jau sen vairs nav pat diskusijas. Tā kā sistēmas manipulātori ar padauzu mediju starpniecību ir radījuši fokusu uz kaimiņiem paradumu propagandu lētacīgo vidū, ka mums jālīdzinās citām valstīm, nepasakot, ka arī tur ir verdzība un ka tā nav atcelta. Tā no apvārdotie un liekuļi, gļēvuļu bari dzīvo nožēlojamā, sevi necienošā realitātē, un jau no bērnu kājas apgūst un pat savus bērnus zombē ar propagandas maitu un melu, meļu un bezgožu dziesmu. Ādamam bija 7 dēli, ne tie ēda, ne tie dzēra, ne tie zin, kas jādara, visi dara tā. Arī šī manipulācija kalpo vergu dresūrai Švābijas karalistē, vergiem nekas nepiederēs un viņi būs laimīgi. Vismaz caur amerikāniski atņirkto zobu un liekulīgo meļu smaidu tā izskatīsies, vai tā? Bet kā ir patiesībā? Kā klājas cilvēkiem brīvzemē, pēdiņās? Kam gan tas rūp? Deputātiem, partijām, institūcijām un tam līdzīgi? Nē. Viņi seko naudai, un neviens pats no viņiem nezina, kas ir gods un sirdsapziņa pār varu. Ja būtu citādi, viņi reāli cīnītos par visu cilvēku līdztiesību un vienu taisnību visiem praksē. Taču tā tas nenotiek. Notiek citādi. Notiek nodevība, notiek apvērsums, kurā cits par citu liekulīgāk imitē, ka rūpējas par tautas labumu. Ko tajā visā absurdu un netaisnības ellē dari tu, tas, protams, tavā ziņā, taču liekuļu liekulijas maskas arī kritīs, un Tramšteinu pedovalstu un cilvēktirdzniecības ģimeņu aplaupīšanas projekti līdz ar to. Inflācijas Titanikam ir sūce, un vai tēlot valsti vai nē, kā jau pieminēju, tas katra paša ziņā, ar visām no tā izrietošām sekām. Ik viens izdara savas izvēles, un ik viens atbildēs par sevi radītāja priekšā. Tālāk piebilde. Un te izgaismosies tas, ko sākumā jau pieminēju, proti par armijas gaitām, un šoreiz stāsts par notiekošo 1998. gadā Aizsardzības akadēmijā. Kad biju Aizsardzības akadēmijā 98. gadā, tur bija arī obligātā, pēdiņās, iesaukuma karavīri. Pamanīju kādu, kam darīja pāri ģedovšķinas, čekistu nacistu tradīcijas pārņēmušie fanāti, idioti un citi morālie kropļi. Puisim uzbruka par to, ka viņš bija no laukiem, no Ludzas puses un knapi zināja latviešu valodu. Es viņu aizstāvēju, bet man kādā no tādām reizēm pats cietušais lūdza, lai to vairs nedaru, jo vienmēr nebūšu līdzās un viņu piekaušot. Tā viņš sacīja. Mani gan neskāpēc neaiztika, bet varbūt tāpēc, ka zināja, ka nepildu, nepieļauju, nepildīju un nepildīšu noziedzīgas pavēles ne pret sevi, ne pret citiem. Protu atbildēt, un man nav autoritāšu. Varbūt tāpēc šakāļi raustījās pat barā būdami. Taču viņi aiztika ne tikai ārēji vājākos, bet ikvienu, uzsveru, ikvienu, kas ar viņiem sadarbojās. Manā iesaukumā, cik pamanīju, pilnīgi visi, atskaitot mani, maksāja nodevas, pēdiņās, Aizsardzības akadēmijas vecākajam iesaukumam. Paralēli mums bija tolaik policijas akadēmijas korpusa studenti un mūsu pašu kazarmās arī virsdienesti kadeti un citi, kuri zināja, ka notiek laupīšanas. Un es sapratu, ka man nav iespējams aizstāvēt tādus, kuri paši negrib neko darīt, lai aizstāvētu savu godu. Tik ļoti bailīgi, tik ļoti trausli, iebiedēti un gļēvi, ka raustās un ļauj sev darīt pāri. Kad kārtējās nakts laikā armīnieki reketieri pa vienam modināja karavīrus,
Arī pie manis pienāca, bet es jau biju nomodā un biju gatavs arī fiziskai cīņai, ja vien tādu vajadzēs, taču pietika, ka atbildēju. Vispirms atnāca viens un prasīja, tad otrs ar vēl kādiem reketieriem, un es atbildēju gluži kā pirmajam. Man nav jums nekas jādod, ne tāpēc, ka man pašlaik nekā nav, bet tāpēc, ka nav jādod, un ja arī būtu, es jums neko nedotu. Es zinu, kas ir taisnīgums, un tā tas paliks. No tās reizes man gāja ar līkumu, un plānoja, kā izsūtīt uz citu armijas bāzi. To paveica īsu laiku vēlāk, pārsūtot uz mobilo strelnieku bataljonu Alūksnē, tā kā atteicos nodot meļu un laupītāju valstīs zvērestu, tā kā traucēju valsts un armijas tēlotājiem zakt un laupīt. Kāpēc šo pieminu? Gan jau nojaušat, jo reālā dzīvē ir daudz paralēļu ar to, ko pastāstīju no savas armijas dzīves. Cilvēki, kas spējīgi aizstāvēt sevi un citus, tiek izstumti no sociuma un pret tādiem safabricē lietas, lai zagļi un laupītāji var turpināt ganīt gļēvuļu, liekuļu, naivo, labticīgo un izdevīgumu meklētāju barus. Tikmēr, kamēr tas notiek šādi, sava veida ģedaušinu veids režīmi, valsts pēdiņās un tās tēlotāji. Protams, tā nav tikai mana pieredze vien, kad esmu saskāries nereizi vien ar gļēvuļu puņķainību. Diemžēl ar skumjām to jāatzīst, viņiem nav goda, nav dūšas aizsargāt pat pašiem sevi. Tad kas tā par Latviju, ja notiek šādi, kur teju katrs meklē vien savu labumu, savu izdevīgumu, un kur ir tik daudz to, kas pazaudējuši gan kaunu, gan godu, gan sirdsapziņu, un kuri savā puņķainībā rāda ar pirkstu to virzienā, un ieņirdz, kā gļēvuļu bariem tas raksturīgs, par cilvēkiem, kas runā tiešu valodu, bet būtībā viņi ņirgājas paši par sevi. No kurienes brīvzemē pēdiņās šāds cinisms, šāds sadisms, gļēvulība un bezsiržu attieksme, kopš kura laika gods par bezgodu kļuvis. Un kā esmu teicis jau daudzkārt, tā teikšu arī šoreiz. Ik viens izdara savas izvēles, cilvēki, iepratim cilvēcībai, necilvēki, savas izvēles. Ik viens atbildēs par sevi.